Tā lieta, pie kuras mēs šeit tad pieķeramies. Protams. Jā, klāt, un paskatāmies, kas ir publicēts. Redz, kas jādara, ja? Septembra mēnesī, pilnmēnesi naktī jāpļauj paduses un cirkšņi. Klāt piekožot tikko izraktu kāli. Jāplūko vēl ir septembra sākumā, kas izkārts uz vēļas aukles. Ja sievas krūšturs, tad jāatveizējas ar lāpstu un jādabū nost. Tā, rudens darba septembrī. 1. septembrī jāpārstāda pavasarī neuzdīgušie kartupeļi. 3. septembrī jāizstumj ķirbis līdz 11. septembrim. Un 13. septembrī jāuzraksta grāmata par rabarberiem. Interesanti, vai ar vienvārdu sakot. Regulāri, tā ir, jā. Regulāri jāapstaigā riņķi ap māju, jāpadomā, vai tā ir dzīve. Tas ir 6. septembrī. 18. novembrī jāsūta kaimiņš uz Rīgu skatīties salūtu, bet pašam jāiet palīgā kaimiņa sievai. Ko? Jāiet palīgā ir. Sakārtot kūts augšu un pirti. Jā. 11. septembrī saliek mušiņas krējumā. Svaigās. Aizvāko un paskatās, kas tad pa iekšu notiek. Lauku darbu kalendārā jāatgādina, neaizmirstiet izlaist no pagraba visus radiniekus, kuri brīvprātīgi vai piespiedu kārtā tur savu atvaļinājumu laiku ir pārlasījuši kartupeļus. Tā uz oktobri aplūko vecos gumijas zābaks. Ja cauri, tad iemet sausajā aptejā. Kā tad? Sīpoli jābāž dziļi. Kad? Cik? Kādā otrajā. Labi, jā. Nedēļas darbu kalendāru viens ir piestādījis. Pirmdien novāc pupas koži, otrdien salas kartupeļus koži, trešdien noplūds dālīs koži, ceturtdien sameklē kādu plūmi koži, piekdien koži, sestdien koži un septiņdien lāpās. 12. augustā jādod teļam sūkt, lai neslāpst. Pašā septembra vidū telpaugus saliek uz galda pa 3 un sareizina. Pēc tam vēl izvelk majorāna kvadrātsakni. Ok. Sakarā ar to, ka planēta Mars ir bīstam pietuvojusies Zemē 28. septembrī tuvošanās kulminācijas laikā, sēkla ir jāpaņem plaukstā un jāmet uz visām debesu pusēm, tad gan būs laba dzīvošana. Iestāda flokšus, pēc tam stāda kāzu vēzīs. Tupeņus ņemiet tupus, ja? Skatās mēnesī. Pašā septembra sākumā. Ja mēnesi visu laiku mainās fāzes, tad vairāk neko iekšā neņem. 19. un 20. septembrī naktī roka kartupeļus kaimiņu kartupeļus naktī. Iziet dārzā, paberzē sānus un izknieb, ko redz. 18. 19. septembris griež gurķus, tomāts, novāc aitas. Tā mierīgi nav virtuves loga. Ar klusinātāju. 19. septembris noņem cukurbietes. Vispirms noņem paša lopam, tad arī bērnu namam un pansionātam. 3. oktobrī. 3. oktobris. Šodien jāapvelk vecais kāzu uzvalks, sievai kāzu kleiku un svinīgi ar bispušotiem ratiem izved laukā uz lauku veco atteju. Jā. 15. septembris. Šodien lopi nākam iekšā mājā kopīgās pusdienās ar saimi. Sēž pie galda, kliņģeri un vēlāk visi skatās panorāmu. Lopi. 29. mūsu mīļajā 29. septembrī nostājas pie sētas. Paskatās pāri, ko dara kaimiņš. Ja nedara neko, tad iemet viņu sētā atspēr gultas tādu, visu to karkasu. Pēc iespējas sarūsējuši jau var. 28. augusts. Šodien karoga mastā tiek pacelts apens ar brūnumiņu. Tas nozīmē būs sūdi. Tā ir laba zīme. Lai upeņu krūms neapkrīt rudens zējā, ja? Jā. Priekšā pieliek veco traktora jumtu un atstatē ar grāveņu. 29. septembris.
Ja neiekodīsi šodien, tad rīt būs jākož 2 reizes vairāk. 13. piekdiena. Ielec lecektī ar abām kājām reizē. Ārā kā prātīgi. Vienu kāju un tad otru. 1. decembris. Sniega pirmais sniegs. Sieva lāpa vīriem zeķis, bet vīri lāpa sievas un lāpās paši. Visa ģimene lāpās. Nu ko, smuki bija viss kaut kas. Man patīk noņemt cukurbietas, tad vispirms paša lopam, tad pancerātam un bērnu. Godīgi. Vai telpa augsts saliek uz galvu? Pa mūsējām, man liekas, bērniem, kad atņem ēdienu, tas tiešām ir tā kā latvieši. Lauku darbu kalendārs. Pensionāriem un bērniem atņem ēdienu, tas ir tā kā pie mums. Noņem cukurbietas 14. ēdienu. septembrī. Vispirms noņem paša lopam, bet tam arī bērnu namam un pensionāram. Tā jau ēdienas nebija diezko, bet vismaz bija, bet tagad nekā. Ļoti labi. Tagad tā. Nu ko, Raimonds? Apsveicam, Raimonds ir mūsu pretendents uz vannu ražošanas firmas PAA doto nedēļas balvu stūra vannu Violeta. Kazī varbūt ka viņam, Kazī varbūt Andrim, Kazī Ilgara, un vēl tādas kazas mums būs 2. Vēl rīt un parīt, ja? Tālūk, bet tagad vēcīt laiks jau galīgi nav nemaz.